Sveiciens visiem hokeja līdzjutējiem. Jau šajā nedēļas nogalē norisināsies NHL drafts, un tajā ļoti augstu tiks izvēlēts mūsu pašu aizsargs Alberts Šmits. Šis ir One Timer podkāsts, mans vārds Arvis Kulniņš, un ar mani kopā šoreiz ir neviens cits kā Raimonds Grīnbergs. Sveiks, Raimond! Čau! Tā kā, jā, gribētu uzreiz sākt 22. jūnijas, pirmsvētku diena. 4 vakarā, kad rakstām epizodi, kā teikt, vēl tādu jāņu noskaņā, mēs sākam, pa NHL draftu runāt, ļoti gaidām šo draftu. Teiksim tā, pirmais drafts pēc 2012. gadā, kad Girgensons draftēja pirmajā kārtā 14. numuru, arī Buffalo. Un, kā zinām, arī šogad drafts norisinās Buffalo. Tā kā mums Buffalo ir tāda kādreiz kā Latvijas komanda. Bet gribētu višķiņ iesākt, jo mums būs tā kā tā gara epizode. Tad man bija garais vikendiņš, es gribētu visu pasveicināt Kupras biedrus, kuriem dzer kafiju. Mēs kā piekdien vakarā sākam tā līdz pirmdienas rīta turpinājām. Nē, pa dienu mēs mājās vakarā, mēs braucām mašīnā uz cirkuli, dzer kafiju un tā tālāk. Bet tā kā, jā, visu grib pasveicāt, Vilku Midzenu. Jā, Vilku Midzenu un Kupras Baltika čatiņu. Tā kā tā, jā, un kā vēl varam teikt, arī šī revolucionāra epizode, jo man ir Miķīts. Jēj! Būs normāls skaņa, es tā ceru. Tā kā rakstiet komentāros, kā ir, un ja ir labi, tad turpināšu. Jā, un kā esat pamanījuši, šodien ar mums kopā nav Arturs. Viņš gan nekur nepazudīs, un tā ir nākamajās epizodēs, jā, viņš būs atpakaļ, bet, šajā epizodē viņš, diemžēl, nevarēja mums pievienoties, tāpēc šoreiz bez viņa. Runājot par One Timer podcastu kopumā, tad varam gan apsolīt, ka nākamajā epizode būs īpaša. Būs mums īpašs viesis, un arī Arturs būs atpakaļ. Kurš tas būs? To vēl paturēšu noslēpumā, bet varu pačukstēt, ka tas ir cilvēks no hokeja aprindām. Tā kā gaidiet arī nākamo podcastu epizodi, bet es domāju, ka mēs varam sākt, vai ne? Parunāt par vienu tādu ļoti interesantu maiņas darījumu un vienu no lielākajiem, ja ne pat pašu lielāko pēdējos gados. Breidīts Kačaks ir aizmainīts uz Floridas Panthers. Brāļi Kačaki ir apvienojuši spēkus vienā komandā, un tas būs diezgan iespaidīgi. Mēs jau 4 nāciju turnīrā redzējām, ko viņi kopā var darīt. Olimpiskajās spēlēs arī gan viņi abi spēlēja, bet, tur jau kauties nevarēja tomēr, vai ne? Ko tu sagaidi no Breidīta Kačaka šajā komandā? Sākšu ar to, ka, ja es nemaldos, bija 3:30 no rīta, kad tā ziņa oficiāli parādījās, bet tu jau man pirms tam atceries, kaut kur 11. vakarā sūtīja, ka jau runas klīst, kad nekā jau ka būs tāds treids un ir, bet komentāros cilvēki priecīgi. Vismaz Ottavas fans, tad citu ļoti priecīgi, ka Čaka nebūs, jo viņus neieredz. Vispār, es nezinu, bet viņiem nepatīk, ka Čaka NHL viņi nav tie mīļākie spēlētāji. Vienkārši, es nezinu, kaut kā tā ir iegājies. Jo es lasīju komentārus, rakstīju, ka Ottavi vinēs šo treidu, jo tur bija vairāki draft piki. Varbūt atceries precīzi, kur tie bija. Jā, šī gada 9. un 25. izvēle, un arī 2029. gada pirmās kārtas izvēle, un 2030. gadā Ottava varēs izvēlēties kādu spēlētāju 2. kārtā, pateicoties šim maiņas darījumam. Jā, un tad principā sanāk, ja mēs vēl par Šmitu runāsim, bet es tā ātri tomēr pateikšu, dienu iepriekš parādījās runas, ka Florida jau tā kā nolēmusi ņemt Šmitu, bet tagad izskatās, ka tas viss ir beidzies. To varam arī oficiāli teikt, jo tagad tieši par Šmitu runājot arī kļūst interesanti, jo vai Ottawa viņi ņems, es nezinu. Protams, mēs par to parunāsim, bet skaidrs, ka Florida tagad būs daudz spēcīgāk. Pirmā maiņa tur vienkārši Brāļa Čaka abās malās. Ja tā. Skaisti. Jā, skaisti, bet vienīgi man pa Vilmanu sāk uztraukums parādīties. Es nezinu, 4. maiņa, 3. kā būs, bet redzēs. Bet skaidrs, ka Floridai ir jāmaina. Jāmaina kaut kas ir, sezona bija katastrofāli, godīgi sakot. Tā kā, Bet Ottavas fani ir priecīgi. To es lasīju komentārus. Protams, labi, es nezinu, kā botu raksta Facebookā vai Instagramā. Tā kā. Bet, lai ir. Brāškas varbūt zina, kā savējie. Ja saspēlēsies, tad jau noteikti būs labi.
Jā, un runājot to par šo maiņas darījumu, tad 25. izvēle, ko viņi aizmainīja uz Ottavu, viņi tajā pašā vakarā to bija ieguvuši no citas komandas, no Sietlas. Viņi ieguva arī otrās kārtas izvēli nākamā gada draftā, un pretī viņi sūtīja Mekiju Samuskeviču. Tātad nevaram teikt, ka Vilmanim ir paukas mazāk vieta komandā, jo viens konkurents tomēr ir aizmainīts. Viens gan ir dabūts atpakaļ un krietni spēcīgāks. Vilmanim ar viņu noteikti nebūs jākonkurē. Tā kā Čakam tā vieta savā stāvā būs pilnīgi noteikti iebetonēta stingri. Bet es domāju, ka maiņa, Jā. Pirmā maiņa brāļ, ka Čak un kas centrā Barkovs. Benets varbūt. Varbūt Benets, jā. 3 sitēji. Tas būs vaiprāts vienkārši, es nezinu. Bet, ja jau sākām ar brāļiem, tad arī turpinām. Parunāsim par tādiem vairākiem interesantiem stāstiem šajā draftā, un sāksim mēs ar viņu brāļiem Rakiem. 2 interesanti spēlētāji spēlēja vienā komandā aizvadītajā sezonā VHO, un abi arī bija ļoti rezultatīvi. Tātad Ujamam 104 punkti, Markusam 108, ļoti rezultatīvi abi spēlētāji. Ujams gan ir vairāk tāds izteikts metējs un piespēlētājs. Viņš var darīt abus ļoti labi, ļoti augstā kvalitātē, kamēr Markus ir tāds izteikts piespēlētājs, playmakers. Tāpēc abu šo spēlētāju sadarbība arī bija tik veiksmīga. Jo, ja būtu abi vienādi tipi spēlētāji, tad būtu grūtāk viņiem sadarboties. Kas tev sakāms par šiem spēlētājiem, un kā tu vērtētu iespējas viņiem abiem vienā komandā nonākt? Zini, ja tu man pajautā, kāda iespēja vienā komandā viņam tikt, ja es būtu GMs kādā komandā NHL, tad es tev varētu pateikt. Bet tā kā es neesmu, tad es to nevaru pateikt. Pat tā. Bet zini kā, Bračkas, es piemēram tagad tā atceros, pasies brāļus Sedīni. Arī, pasies kā Vankūverā, jā. Tur līdzīgs punktu skaits, vēl viens piemērs, aug nākamā paudze, jā, kā teikt. Kaut kā cita parādās Bračkas. Bet pagaidām bija viņi vai nebija? Es tagad neatceros. Bija. Tad ir, jā, lūdzu. Viņu, tas ir, es zinu, man hoķīs es komentēju, kaut kā bija entuziastos bija tur komanda, tur arī viņi spēlē. Tur abi spēlē vienādi, abiem līdzīgs hokejs. Bišķiņ varbūt, jā, kaut kā tur kaut kāds īpatnības ir, bet tā rezultatīvitāte, principā, viss tas stils, tā kā, es nezinu, būtu spēlējuši kopā no mazas bērnu kājas, bet tā arī ir, viņi dzimuši vienā dienā. Bija. Jā, un tā kā es domāju, bet vai vienā komandā es nezinu. Es pat par Šmitu nevaru teikt neko. Es pat nezinu, mēs tagad redzam kaut kāds tos, ko skautis saka tur. Aptuveni, jā, tās prognozes. Tur vēl ir prospekties skauti, un tad tur tie saka, kādas tās vietas. Nezinu. Un es arī abas spēlētājs neesmu redzējis laukumu. Tā kā, zini, es redzēju tikai Stenbergā, es redzēju Šmitu. Ko vēl es redzēju? Pat nezinu, Bjorku Sarā un Bjorku es redzēju. Makena bija uz čempionu vai nebija? Nebija. Bija tāds runas, ka viņš varētu doties, beigās neaizbrauc. Neaizbrauc, jā. Prasies, cik es redzēju 3 spēlētājs. Varbūt vēl kādu es redzēju no Eiropas. Droši vien varbūt kāds bija vēl čempions, bet nav nekas prātā. Tā kā tā ir tā problēma, jā. Tā tas ir. Bet forši, tas ir labi. Vai viņi varētu nonākt vienā komandā, tur ir vairākas tādas kandidātas, kas varētu viņus abus draftēt. Tāpat Vankūver varētu atkārtot Sedīnu stāstu, jo viņiem ir 24. un 33. izvēle. Tā kā tie ir teorētiski, viņi visticamāk varētu paņemt abus brāļus. Tā kā redzēsim, būs interesanti šo te pavērot. Bet vēl kas jāpiemin, tad varētu beidzot atkal tikt draftēts vietas. Šimas Ignatāvičus. Tiešām nopietns kandidāts arī uz tikšanu draftētām pirmajā kārtā. Visticamāk, gan viņš tiks draftēts otrās kārtas pašā sākumā, bet, kas to lai zina, vai ne? Jo meistarība viņam ir tiešām augsta aizdītajā sezonā. Viņš spēlēja Ženēvas Servetu, tur arī izcēlās ar 13 rezultatīvitātes punktiem, tā kā sakrāja pāris punktiņus pa sezonu, un viņam ir vairāk tādi tiešām lieli posi. Viņš ir labs Forčikā, Bekčikā.
Un kopumā tiešām fiziski spēcīgs, un NHL komandas varētu viņu vēlēties iegūt savā īpašumā, lai viņš nākotnē varētu spēlēt šo klubu iespējams 4. maiņā. Tāda viņam arī tā loma visticamāk būtu, ja viņš tik tālu aizcīnīsies. Jo mēs paskatāmies arī no kurienes viņš parasti gūst vārdus, un tā ir vārtu priekšpati. Nu, viņš ir tāds tiešām kapātājs, un spēlēšana pirmās vīolas, nav tā, kas viņam tik labi sanāk. Viņš to gan darīja Šveicē, otrajā līgā bija arī tiešām rezultatīvs Sieras sastāvā, bet, tā nav viņa loma, viņš tomēr kapātājs, kā jau es minēju. Kas tev sakāms par šo spēlētāju? Es tev pateikšu tā, ka vienīgi žēl, kas varbūt būtu Lešiem tiešām ļoti patriotiski, ka viņš būtu dzimis Lietuvā, bet viņš dzimis Amerikā. Cik viņam tiešām tā Lietuva pašam ir svarīga. Jo mēs varam runāt arī par to, ka viņš varētu nākotnē spēlēt Lietuvas izlasē. Un Lietuva, atceramies, būs 2. grupā nākamgad. Pirmās divīzijas A grupa, tā varētu teikt. Pirms tāds spēlētājs, ja viņš būs brīvs, nākam pavasarī atbraukt uz izlasi, tāds spēlētājs ir vajadzīgs. Un starp citu runājam par vārtu priekšu. Atceries, bija Zviedrijam tāds Hornqvists. Viņš spēlēja Nešvilā un Pitsburgā. Bija tāds, viņa 9. kārtā pēdējo numuru nodraftēja. Viņš tikai no vārtu priekšu varēja iemest. Viņš neko citu nevarēja izdarīt. Bet viņam bija starp citu, ka viņš spēlēja pa 2. maiņā Pitsburgā. Viņš pildīja diezgan lielu lomu, jā, es atceros. Jā, tā kā zini, tā kā, vai tad viņš pirms tam kaut ko baigi izcēlās, es pat viņu negribēju draftēt, vienkārši tā simboliski pateicu, labi, kur tev tas piks, šeit jau vispār mēs runājam par 2. kārtas sākumu, 1. kārtas beigām. Tā kā, bet vai tiks? Jāsās, kurā komandā. Par jebkuru spēlētāju, kur man tu pajautāsi, pirmais noteikums, kurā komandā viņš nonāk. Atceramies par Traumaku. Jā, Traumaks tā čakarēšana. Iespējīgi. Detroit, jā. Varbūt viņš būtu iepriekšējā epizodē. Jā, tā kā, es saku, pirmā komanda, numurs tas ir tā. Pilnīgi noteikti. Bet puika malāts, es priecājos, ka Leišiem kaut kas ir, kaut kāds paudzes, paudzes jaunā tur neaug baigi, bet vismaz viens izsitīsies varbūt. Jā. Un ir vēl viens interesants spēlētājs, par ko parunāt, tas ir Tomāšs Galvas. Viņam drafta gads gan bija 24. bet viņš joprojām var tikt draftēts teorētiski. Un es domāju, ka tas arī notiks. Jo, mēs skatāmies šo sezonu, viņš tiešām nostiprinājās Liberecā, viņam 24 punkti 32 spēlēs, viņš bija tiešām viens no līderiem šajā komandā. U20 pasaules čempionātā viņam 3+9, diezgan laba statistika, teiksim tā. Un arī pasaules čempionātā viņš bija tiešām viens no līderiem Čehijas izlasē jau. Sāk viņš turnīru ar 9 minūtēm, beigās jau pēdējā spēlē viņam bija 20 minūtes uz ledus. Izkaroja savu vietu Čehijas izlasē pat. Bet viņš nav draftēts, un tas ir tiešām interesanti. Kādā šeit vai viņš šogad tiks draftēts par spīti tam, ka viņa drafta gads bija pirms 2 gadiem. Zini, 2 mīnus viņam. Vecums? 20 gadu. Jā, otrs augums. Nav pat 80. Bet svarā nav. Ja kāda komanda viņu pirms 2 gadiem būtu nodraftējusi, viņi tagad skatītos viņu progresu, es domāju, ka viņi priecātos. Skatoties, kā viņš ir, kāda viņam augšspēja bijusi. Un šobrīd Čehijas izlasē jau spēlē, nekurš katrs to var jau šādā vecumā tiešām tik agrā. Tā kā būs interesanti pavērot viņu. Protams, augums, tā ir lietas, ko tiešām skatās, un sakrā ar augumu vēl viens spēlētājs, ko gribētos pieminēt, Vigo Bjorks. Tātad aizvadītajā sezonā SHL viņš bija vadošais centrs Jurgardenā, spēlēja regulāri tur ar 20 minūtēm. Tādu pašu lomu pildīja pat arī Zviedrijas pieaugušo izlasē pasaules čempionātā. Protams, U20 izlasē arī. Bet šis spēlētājs arī ir tiešām talantīgs, talants viņam acīm ir redzams, viņam arī ļoti augsts hokeja IQ, kas ir redzams. Un viņš tiešām pieņem tādus gudrus lēmumus. Un viens no labākajiem spēlētājiem aizsardzībā. Kopumā no visiem spēlētājiem, kurš šogad var draftēt, kā būs interesanti pavērot, cik tālu tomēr viņš nokritīs savu augumu dēļ, jo viņam tikai 1,75 m galu galā.
Bet, draftēts viņš pilnīgi noteikti būs pirmajā kārtā, es tā domāju. Par to vispār jautājumiem nevajadzētu būt. Top 10 es viņam prognozētu pilnīgi noteikti. Arī ar visu savu augumu. Nē, top 10 būs. Top 5. Es Arī domāju, varētu. nē. Kaut Arī kā varētu Nikā ir, jā, Nikā runā, ka ir. Top 10 viņš ir visur. Jā. Vienīgais, kaut gan arī, redz par to augumu. Tā, kad Bedārdu nodraftēja. Par ko runāja Bedārdam arī augums. Viņiem Bedārdam arī nav 1,80 m, man liekas. Ir ap 1,80 m, varbūt nav, varbūt. Bet katrā ziņā ir ap to. Kaut kas ap to, jā. Bet, nezinu, vienīgais mīnus šādiem spēlētājiem ir, ka tie lielie zirgi, kas tur nāks, kā Čaki, ja, piemēram, tāds ir Šmits. Ja labi, Šmitam tur vajag svaru uzņemt. Ja tā iedos bortā, tur ir čau, viss. Tas ir mīnus tiem spēlētājiem reāli. Jā, arī Zukarelo, jā, bet cik viņam bija gadi, kad viņš nonāca NHL? Neatceros tagad precīzi. Daudz. Viņš nebija junioros stabili, pagaidi. Zukarelo man šķiet nonāca NHL. Viņam bija kā 25, varbūt. Domā, es paskatīšos. Viņš 87. gada. Nē, viņš atbrauc 10. 23 gadiem bija, bet principā viņš stabili NHL sāka spēlēt tikai. Tā bija lokauts 12. gada un 13. gada sezonas. Viņš sāka stabili būt NHL spēlētājs. Tagad viņš principā labāko sniegumu rāda, ka viņam nāk 40. Jā. Tāds, jā, 1,73 m viņam ir augums. Nē, protams, nezinu. Grūti teikt. Bjorka, es atceros, U20 čempionu. Ļoti labi. Tur arī viņš bija spēlējis. Jā. Bjorka, tas, ka mēs spēlējām ar Zviedriem. Mums bija ceturtfināls, jā? Ar Zviedriem. Jā. Jā, 3-6, ka mēs zaudējām. Nezinu. Tā Bjorka, viņš tāds maziņš, bet, ņiprs ir, ātrums ir. Vēl kā tu minēji, tas IQ jums ļoti labs, jā. Tur vispār, bet zini, kā es pateikšu, pasies Ansons. Labi, es vispār ko putrā, bet Kristers Ansons, U20 čempions, atceries? Jā. Cik viņam bija punkts? 6 punkti viņam bija. Un kur viņš spēlēja? Mogo. Jā. Šmitam cik bija punkti? 5. Šmitam bija 5 punkti. Jā, 1+4. Kur viņš varētu spēlēt? NHL. Nē, bet viņš ir aizsargs. Jā, vienalga, bet pasies, nav svarīgi tas punktu skaits, cik tu nopelti turnīrā. Tu vari sūdīgi nospēlēt. Kā sūdīgi pēc punktiem, tāpat tev augsts var nodraftēt. Jā. Un tas saka, ka rezultāti ļoti svarīgi ir. Nav. Nē, atsevišķos gadījumos ir. Ja tas iet kopā ar... Ja tas iet kopā ar labu spēles tehniku kopumā, labām darbībām aizsardzībā un vispārējo, tad tas ir tiešām lieliski. Bet, visiem spēlētājiem jau rezultātivitāti negaida un jāvērtē arī tā loma, kādu katrs spēlētājs spēlē. Bet tagad, es domāju, mēs varam pieķerties kā tiem latviešiem, kas varētu tikt draftēti. Un sāksim mēs ar vienu no interesantākajiem talantiem, Rudolfu Bērskalnu. Viņš varētu tikt draftēts pat 2. kārtas sākumā diezgan agri. Viņam prognozēja, ka viņu izvēlēsies, un talants ir liels, vai ne? Milzīgi. Es biju pārsteigts vispār. Ka viņi tiek augstu tagad pēc šitiem, kad bija, kad tā džimā viņi tur vingrojās kaut ko tur, atspiedās tur presīt, kaut kas tāds. Bija fiziskie testi, jā. Fiziskie testi, jā. Un Bērskalns malāts, labi, mēs, ka viņš 18 čempioni nebija, vai ne? Vai bija? Viņam bija jāskārto mācības, viņš pats atklāja. Jā, tieši, jā, tāpēc tā objektīvi nevar vērtēt, jo U20 es viņu atceros, viņš to golu iemet vienu, bet cik objektīvi, nezinu. Viņam būs, es tā atceros, ka viņš pa Bostonā laikam spēlēs, nākamā sezonu. Jā, koledžā. Tā kā viņš būs tas variants, kurš visticamāk, ja viņi neparakstīs līgumu, viņš 3 gadus nospēlēs, ne 4 gadus. Un tad tikai profesionāli sāks spēlēt.
Jautājums, vai nebūs pa vēlu. Jo, ja viņi izvēlas draftēt, es uzskatu, ka viņam tad jāspēlē uzreiz ir komandas sistēmā. Nē, nu nevienmēr spēlē tos 3-4 gadus. Tagad mēs paskatāmies, NCAA jau sāk maksāt, tur arī pārcelties turien no Kanādas junioru līgām. Nu, pilnīgi noteikti varētu arī ātrāk aiziet uz NHL, AHL. Jo no NCAA tas līmenis ir tiešām augsts. Nu, mēs tā paskatāmies, nu labi, ir zem tām Eiropas top līgām visām, zem NHL, AHL, bet nu kopumā. Nu, tur ir diezgan labi sagatavoties, arī fiziski izaugt tiešām. Un pārbaudīt spēlētāji jau tādā gandrīz vai pieaugušo līmenī. Tā ir. Es biju runājis ar mums bija treneris Kārlis Zirns. Viņš stāstīja tieši, ka principā tikai tagad arī kaut kas sāk sakārtoties junioru sistēmā. Pirms tam vispār tur bija. Labi, tur nestāstīšu tur galīgi sīkumos, bet tur bija ārprāt, principā tu aizbrauc nospēlēt, tad tur bija tā, ka tur kaut kādās koledžās nemaksā, jo vienkārši viņi nekotējas. Un, piemēram, ja tur kaut kādi, ievēro, kas ir labākās universitātes, hokejā, tieši hokeja ziņā, tā nav ne Harvard, ne vai tur kaut kādi, mazākas universitātes. Viņi saņem mazāku naudu. Jā, pasies, vai Harvards universitāte hokejā ir baigi spēcīgā? Es tagad neesmu dzirdējis. Bet viņiem nauda apgrozās uz tādā Harvarda. Tas, varbūt hokejam viņi mazāk dod. Ko? Varbūt hokejam viņi mazāk dod. Varbūt, jā. Kaut gan ne tur it kā viss ir ļoti labi izplānots, mācības plus attiecīgais sports, arī basketbols, var runāt par volejbolu, tur arī tas arī viss iet iekšā tajā sistēmā. Bet es nezinu, ja man būtu personīgi jāizvēlas, es laikam uzreiz iet uz NHL klubu sistēmu, sāku tur. Bet Barcelons ir garš, pār 1,90 m. Tas ir tieši spēlētājs. Jā, tas ir tieši spēlētājs. Tas ir spēlētājs, kas ir vajadzīgs. NHL augums ir, fiziskais ir, tad tur, es nezinu, jāiemāc slidot ar ripu, Kurš viņu varēs izgrūstīt šādu? Varbūt brāļi Kačaki, bet, brāļi Kačaki, būs grūti pret viņu spēlēt. Jā, noteikti. Un bet mums vēl ir ļoti daudz latviešu. Bet mums ir ļoti daudz latviešu, kurus var nodraftēt. Ļoti daudz. Vismaz tajā listē ir ļoti daudz. 9 vai 10? Tik daudz? Labi, vēl ir pāris. Jā. 2 vārdsargi. Mums ir 2 vārdsargi sacīt. Tas jā. Par viņiem arī parunāsim. Bet runājot par Bērtskantu, viņš spēlēja USHL, kas ir tāda līmenis zem NCAA. Tur viņam 13 plus 12, 48 spēlēs. Diezgan solīts sniegums. Nebija viņš tur starp pašiem rezultatīvākiem, bet viņam kopumā bija tur nedaudz mazāk spēles nekā tiem, kas bija augstāk par viņu šajā rezultatīvāko spēlētāju sarakstā. Tā kā varbūt nevaram tik objektīvi vērtēt šo statistiku sakarā ar to, ka tur, kā jūs minējat, tiem vairāk spēles, viņam mazāk, tāpēc to varbūt neņemsim vērā, bet katrā ziņā sezona viņam diezgan labi. Loma, minūtes, treneris, ko saka, mēs nezinām, jo es nevienu spēli neesmu redzējis. Es tādā ziņā vispār esmu teikšu tā, ka pat AHL nevar redzēt, cik spēlētājs nospēlē minūtes laukumā. Par ko mēs varam runāt? Par kā mēs koledži varam runāt, ja pat AHL nevar redzēt. Tas tā kā, tas ir bēdīgi, jāsaka godīgi. Jā. Laikam tiešām tas AHL ir tāda, tā ir tā sišanās līga, jo tur viss cik viens otru. Tu cīnies par NHL vietu. Un kuru vispār interesē AHL? Būsim godīgi. Amerikā cilvēks interesē NHL, kuru Eiropā interesē AHL? Jo Eiropā ir savas top līgas. Būsim atklāti. Vienīga? Nezinu. Interesē, mūs interesē mūsu spēlētāji. Vispār. Bet tā līga objektīvi neinteresē, ne? Pilnīgi tā lieta. Tāpēc, pilnīgi noteikti. Tur jau tā lieta, jā. Es domāju, ka varam tagad pieķerties klāt vienam no tavis minētajiem vārdsargiem, Patrikam Pulmiņam. Tātad U18 izlasē viņš bija tiešām varonis, jāsaka atklāt. Ceturtdaļfinālā, pateicoties viņam lielā mērā, izdevās arī pārspēt Ameriku. Tas bija kaut kas tiešām negaidīts. Es domāju, tur viņš arī lielā mērā vēl vairāk pacēla savas akcijas, jo ja viņš nebūtu spēlējis U18 čempionātā, es domāju, ka par viņu pat nerunātu neviens. Zini, kā tur spēlēs MG vai kaut kāds vārdsargs, pofīgi.
kas tas tāds ir vispār, tur domāt, NHL jau visi skauti, visas komandas. Viņš atbrauc uz 18 čempi, un viņa komanda uzvar Ameriku ar viņu vārtos. Nu, tāda jau jāapskatās, kas tāds ir vispār par spēlētāju. Bet, viņš tika atzīts par turnīru MVP vispār. Tā kā pilnīgi noteikti viņi ievēroja pilnīgi visas komandas, es teiktu, jo šiem turnīriem Amerikā pievērš milzīgu uzmanību. Ja Eiropā vēl vairāk pievērš to visu pasaules čempionātam, uz to skatās pasaules čempionātu, tad Amerikā tie ir U18, U20. Un viņš sevi tur tiešām labi parādīja. Zemgolē viņam šo sezonu 16 spēles, lieliska statistika. 92,7%, 1,5 ielaist vārti. Labākā statistika starp tiem, kas aizvadījuši vismaz 5 spēles, tā kā diezgan solīdi. Viņš nospēlēja, un kā tu prognozēji, kur kārtā viņš tiks draftēts, jo viņam prognozēja kā 2. kārtas beigas, 3. sākuma. Lūmiņām? Jā. 2. kārtas beigas, 3. kārtas sākums. Jā. Es šīs tādas prognozes dzirdējis. Pagaies, tu pastīšos, neticu. Man vispār jau ir it kā 18. vārdsargs tikai pēc Eiropas vārdsarga viņš ir 18. Jā. Bet ar citu zini, es pateikšu tā, man bija tā laime redzēt dzīvajā laukumā. Es biju komentējis spēli 31. janvārī Prizma spēlē ar Zemgalu. Prizma uzvarēja 4-2. Spēle sāk Ozols, gan Aksels. Viņi nomaina ielikt Plūmiņu. Un tagad es redzēju Plūmiņu vārtos, 3. periods tikai, bet viņš ir ļoti ātras kustības. Viņš ir ļoti tāds kustīgs, lokans vārdsargs. Un nedaudz Agnēja Mezlikina man. Nedaudz. Tāda līdzīga auguma. Tādi, jā, tā kā kopija pēst vārdsargi, bet tikai vēl Plūmiņš pišķi labāks. Sorry, es ceru, ka to nedzirdu. Ko? Labāks. Manuprāt, jā. Wow. Nē, cerēsim. Es ļoti ceru, ka tas piepildīsies un būs vēl. Viņš būs vēl labāks. Jo, zin kā, jā, bet zini, ka vienīgais, kas man uztrauc, mums ir parasti ne tikai mums visā pasaulē kaut kāds sportists, kuru uzmiet cienā turnīrā, un ar to arī viss beidzas. Un tur jāmāk ar viņu strādāt mentāli. Protams, mēs nezinām, cik viņš pats mentāli spēcīgs cilvēks. Nē, izskatās, ka ir. Fiziskais. Paskatāmies, ceturtdaļfinālā uzvarēt Ameriku. Tur jābūt mentālai stabilitātei. Jā, bet nē, es domāju, tas ir viens turnīrs, bet, tā kā atcerēsimies Saiskas, jā. Čempionatos viņš jau, bet, kad bija regulārā sezona, viņš nebija, tas labākais vārdsargs. Un tagad tāda vārdsarga ļoti reti ir vajadzīga, kur tikai playoffā var izšaut, jo tur tev vajag visu sezonu vilkt. Tev prasa rezultāti no visas sezonas, ne jau tikai īsti tāds. Kaut gan, manuprāt, Plūmiņš jau tad bija labāks nekā Ozols, Zemgalē. Vienīgi, ka Ozols spēlēja. Ko? Bet Ozols spēlēja tomēr. Nē, jā, tas, ka Ozols ir vecāks. Bišķiņ. Cik gadu starpība? Pāris gadi. Jā. Nezinu. Es nezinu. Es ceru, ka būs kaut kas. Bet, kur viņi var nodraftēt, es pat nezinu. Jo reāli viņi vajag komandā, kur vajag vārdsargu nākotnē. Nevis tā, kur tur jūs zini, es nezinu, kur komanda būtu slikta, Davai ar visu šo vaļā, kur komanda būtu ļoti neizdevīga. Kur tā, kur toši vārdsargi ir un nav vajadzīgi. Minnesota. Jā. Valstets Gustavsons, tur tiešām nevajag vārdsargu. Un starp citu tiek runāts, ka Valstets varētu prasīt maiņu. Vai tikt pie lielāka spēles laika. Tā kā redzēsim. Bet labi, varam iet tālāk. Un, zin kā es pateikšu tā. Es pateikšu. Par komandām, kur var nodraftēt, sev nevar teikt. Bet vai nodraftēs noteikti? Jā. Sliktākajā gadījumā 7. kārtā tur. Jā, tas nav pat svarīgi. Galvenais īsto komandā būtu un viss. Un tad jāstāst tālāk. Turpinām ar vienu citu vārdsargu, Vinārdu Feldbergu. Lai gan viņam drafta gads bija 24. Viņš joprojām var tikt draftēts, protams, un lai gan pagājuši, kad viņi nenodraftēja par spīti tam, ka ko valdījis vēl 20 izlases, viņš bija paiets tādu, teiksim tā,
Diezgan liela brīnuma. Jā, Ko tu teiksim, smejies? neko, teiksim, tādu. Jā. Viņš kopā ar Latvijas izlases tādu bija pieveicis Kanādu, un viņu nenodraftēja. Bet šogad, šajā sezonā, viņš bija liels svārdsargs un ļoti stabils USHL. Un kopā ar savu komandu viņš arī tika līdz USHL finālam, un tur arī kopā ar savu komandu izcīnīja uzvaru. Viņam arī viņš arī tika atzīts par turnīra, ne, bet izslēgšanas spēļu labāko vārdsargu, un pilnīgi noteikti spēlētāju, kurš ir saņēmis šādu apbalvojumu, nu uz viņu NHL klubi skauti skatās pilnīgi noteikti citādāk, jo USHL ir tā komanda, kas kotējās. Ja mēs tā paskatāmies uz prospektiem, nu USHL ir viena no tām top līgām kopā ar tām Kanādas junioru līgām un NCAA. Tā kā pilnīgi noteikti gan augsta līmeņa sasniegums viņiem. Un kā tev šķiet, vai viņi nodraftēs? Neveikls klusuma brīdis, bet, bet zini kā? Nu, kas vecākam ir 20 gadi? No ko viņš atšķiras no vecāka, kuriem 18, īpaši ar ko? Protams, 20 gadus vecāks ir, jā, pieredzējušāks, jā, 20 gadi ir. Ir atšķirīgi 20 vai 18 gadi, bet runājot par to, cik vēl kas ir priekšā, tā šķība nav nekāda. Nu, 20 gados arī var ielikt mierīgi NHL. Nu, var ielikt, nu, mierīgi. Var ielikt tie vagonā. Tas, jā. Pilnīgi tas, un augums arī normāls, 1,85 m. Tas ir principā pēdējais augums, uz ko skatās NHL. Tieši vārdsargiem, tagad jaunā moda. Nē, spēlētājiem arī pa lielam. Nu, jā, ir, bet šogad ir mums diezgan īsi spēlētāji NHL draftā. Šis drafts, nu, ir izņēmumi, protams, jā. Nu, jā, Makena un Stenbergs arī nav gars spēlētāji. Nē, es domāju, ka nodraftēs viņu. Es sāku no 7. līdz 9. Cik kāds 9 ir? 7. Es 7. Vai es nav 9? Oh. Tas sen jau nav. Sen nav, ak, Dievs. Labi, 7. kārtā nodraftēs viņu. Es tev pilnīgi piekritīšu, jo mēs tā paskatāmies uz to, ko viņš šajā sezonā ir paveicis. Vēl tās lieliskais U20 pasaules čempionāts toreiz, nu, manuprāt, viņu nodraftēs. Tīri tāpēc, ka NHL patīk tie uzvarētāji. Un viņš tagad ir kļuvis par uzvarētāju pēc šīs lieliskās sezonas. Un, ja vēl viņš skatīts par MVP, nu tad vispār uz viņu pilnīgi noteikti pavērās krietni vairāk acis nekā līdz tam brīdim. Un es domāju, ka viņš arī tiks draftēts 7. kārtā, nu ātrākais 6. Bet, nu, un diez vai ātrāk. 6. 7. kārta, nu tas ir tas laiks, kad mēs varam... 6-7. Davai bez šitiem. Nu, bet tu teici 6, 7. Ejam tālāk. Bruno Osmanis. Davai. Arī spēlētājs, gadam šis nav drafta gads. Viņam tas bija pagājuši gadu, bet, nu, viņi neizvēlējās. Nu, iemesls augums. Tur nav 1,80 m. Nu, NHL komandas meklē tos augumus. Lai gan viņam pat tika prognozēts, nu, gan augsts tās drafta numurs. Elite prospekts viņam pat bija atvēlējuši 55. vietu. Tā kā, un... Kā mēs zinām, tad NHL izvēlas virs 200 spēlētājiem, un ja starp tiem nav Osmanis, un viņam atvēlēja 55. numuru, šāda te organizācija, kas gan augstu kotējās hokejā, nu tie skauti viņiem ir pietiekami augsta līmeņa, nu tad tas ir diezgan interesanti, protams. Bet nu šajā sezonā viņam vēl joprojām nav izdevies nostiprināties Allsvenskan komandā, bet viņam bija viens brīdis šajā sezonā, kad viņš sāka spēlēt tur stabili virs 10 minūtēm vairākās spēlēs. Bija viņam tāda nogriežņa sezonas pirmajā pusē gan. Pēc jaunā gada pēc U20 pasaules čempionāta, nu atkal viņam tā loma kritās un beigās viņš nespēlēja vispār. Tā kā nav izdevies viņam vēl nostiprināt savas pozīcijas šajā komandā. Bet kopumā viņam 4+9, 24 spēlēs, un, kas jāpiemina, tad viņš bija rezultatīvākais spēlētājs attiecībā pret nospēlētajām minūtēm. Un tā šī statistika tiešām runā viņam par labu, un, manuprāt, viņu tiešām arī varētu nodraftēt. Kā tev šķiet? Zini, ja tā objektīvi skatās, es saku, ka nu, reāli var nodraftēt
6, 6 vai 7 spēlētājs. Es neteikšu. Bet man šķiet, ka tas too good to be true. Un es kaut kā neticu, ka Osman nodraftēs. Nē. Bet Es domāju, ka nē. Tāpēc, ka paskatāmies uz viņš nav rezultātu. centrs. Nu, jā, rezultātā, bet es nezinu, piemēram, Vācijai vajadzēja, zin kā, viņš ir labās smalas spēlētājs. Flanga, jā. Cik tādu vēl nav? Simtiem miljoniem ir. Vai viņš kaut ko... Atceries, tu man jautāji, ka uz čempionātu viņi nepasauc. Uz kandidātiem vismaz. Tieši, jā, un izsauca Mūnieku. Es domāju, ka, principā arī Vītoliņa. Viņš gan tur neko neteica, bet man liekas, ka varbūt arī tāpēc, ka viņam loma komandā jau es īsti nekāda nebija. Jā, tas, viņš ka viņam spēlēs tie īsti punkti nebija. bija, bet jā. Jā, viņš tikai nebija U20 spēlējis. līgā. Tāpat kā Ansons neizsauc. Arī līdzīgi. Viņš, kur viņš spēlē tajā Pingvīns farmklubā. Jā, Pingvīnu farmklubā, bet es nezinu. Ja nodraftēs, tad 5. kārtā. Sākot ar 5. kārtu. Tas ir ātrākais, jā. Es redzētu, ka viņi nodraftē, teiksim, 6. kārtā vai 7. Kad tiešām jau ir tie spēlētāji tādi, ka var nosacīt, noriskēt ar kādu spēlētāju, kuram šis īsti nav drafta gads, bet, talants ir. Kaut kāda uzspīdējis viņš ir, tāpat kā Feldbergs faktiski, līdzīgi abiem šiem spēlētājiem. Bet, Feldbergam, manuprāt, nodraftēšana ir mazliet reālāka, ņemot vērā panākums OSHL, tīri tāpēc. Bet, tagad es domāju, ka mēs varam ķerties klāt vienam no aprunātākajiem spēlētājiem pirms drafta, Oliveram Mūrniekam. Tagad viņam gan tiek atvēlēta viena tur 3. kārta, vai gan pirms tur 1,5 gada, runāja pat par 1. kārtu sakarā ar viņu. Ir nokrities šajās te drafta prognozēs, jo savainojumi, vēl dažādas problēmas atklājušās laika gaitā sakarā ar viņu spēli tieši. Šī sezona tiešām saraustīta. Sezonas pirmajā pusē vairāk tur savainojumi, mikrosavainojumi, tur izlaistas spēles. Tad U20 pasaules čempionāts, un atkal jau drīz vien tāds tiešām nopietns savainojums. Un viņš izkrita pats tiešām ilgu laiku. Nespēlēja pat līdz 18 pasaules čempionātam aprīlī, tātad, tiešām nopietni savainojās. Un es domāju, ka tas arī ir pilnīgi noteikti viens no tiem iemesliem, kāpēc viņš vairs nekutējās tik augstu starp tiem jauniem talantiem. Kā tev šķiet, kurā kārtā viņš tiks draftēts, un pirmkārt vai vispār tiks draftēts? Tev nevar dzirdēt. Pirmās tehniskās problēmas šajā epizodē un kopumā, bet, labi, tikmēr parunāšu par Mūrnieku vēl, U18 pasaules čempionātā viņam 1+5, viņš bija viens no svarīgākajiem spēlētājiem, U20 pasaules čempionāts tas pats, viņam 1+3, un viņš arī, protams, pieaugušo izlasē uzspēlēja, kā jau Raimonds iepriekš minēja. Tur viņam gan 0 punkti, un arī uzticība laika gaitā mazinājās. Tur pirmajās spēlēs viņš spēlēja pat ap 10 minūtēm. Viņam deva iespējas, bet turpinājumā jau turnīra, viņam uzticības kredīts, teiksim, tā beidzās no arī Vītoliņa. Beigās viņš vispār pat vairs pieteikumā nebija uz spēlēm. Es gatavs parunāt par Mūrnieku. Tagad dzirdi? Jā, viss kārtībā. Tagad ir, jā. Jā, bet Miķīts izlādījās tāpēc. Oi, zini, pa Mūrnieku, Es arī saku 3. kārta. 3. kārtas sākums. Aptuveni 3. kārtā. Nezinu, kurš piks būtu. Es ceru, ka top 10 viņš būs, 3. kārtā, kas ir 3. kārtā top 10. Jā, tāpēc, ka kaut atceramies arī Krosbijam bija posms ar problēmu. Atceries, smadziņu sadacījumā viņam bija. Tā kā viņš daudz nespēja. Tas bija diezgan bija un atgriezās un nepazuda un kā teikt izglāba, ja? Kļuva par leģendu. Jā, kļuva par leģendu. Vienīgi man biedē, cik bieži tas viss notiek Mūrniekam. Un es atceros Balceru. Atceramies par Balceru, mēs bijām ļoti cerīgi, ka San Jose tūlīt būs tur 40 punktu sezona, bet, lūk, savainojumi. Vēl kaut kas, un viss beidzās.
Es domāju, ka mūrniekam galvenais ir nesavienoties pirmām kārtām. Un tad Tas viss būs pagaidām nav ok. izdevies. Tas, protams, jā. Pagaidām. Jā. Bet čempions ir ticis, es domāju, tā kā viņš tik uz čempionātu, es domāju, ka viņiem uzreiz prognozes pacēlās. Es domāju, ka jā. Noteikti. Es domāju, ka noteikti. Gan jau tas, ka viņš tur citur nospēlē beigās, var teikt, ka neko viņš vispār nespēlēja. Bet uzticējās tik, un viņš jau tajās pašās pārbaudas spēlēs, vai tad Man viņš viņš patika. izskatījās sliktāk, vai tad viņš izskatījās sliktāk par Egli vai par kādu citu, netaču. Bet viņam var pateikt, viņam pat no 18 gadi. Viņam ir 18, Īsti nav nē. 8, viņam jūlijā 18. Tā kā potenciāls tur ir milzīgs. Tur ir tā kā KP, zini. Jā. Pagaidām atgādina KP. Pie sudojuma jāpiestrādā gan. Potenciāls ir, bet traumas, viņam, nezinu, fiziskais kaut kas ir jāsakārto. Tur. Ja viņš tā Jā, traumēsies, tad tur viņš ātri pazudīs. Jā, bet spēles lasījums viņam ir, metiens viņam ir. Arī apspēlēt Ir, jā, pretinieks, viņš var atrast tādas labas pozīcijas, kur viņam jābūt augsts hokeja IQ, varam teikt arī par viņu to pašu, ko par tur Bjorku un vēl pāris spēlētājiem, jo viņš zina, kur jābūt, lai gūtu vārtus. Viņš arī guva vārtus pārbaudas spēlēs, vienā no tām. Bet, jā, pēc sudojuma viņam ir jāpiestrādā. Viņš ar Šmitu ir vienā līmenī. Viņš ar Šmitu vienā līmenī, principā. Kādā ziņā? Principā, tādā ziņā, kā bija ar Šmitu, viņi varēja būt top 10 pik NHL. Nosacīti. Potenciāli. Ja mūrniekam viss iznākt, viņš reāli būtu top 10, uzskatu. Labi, sliktākajā gadījumā, bet pirmā kārtā viņš būtu. Jā, es domāju, ka jā. Tas gan, tur es tev piekrītu. Tagad varam ķerties klāt gaidītākajiem spēlētājiem, aprunātākiem spēlētājiem un pilnīgi noteikti arī spēlētājiem, par kuru otrā okeāna pusē un visur citur tiek visvairāk runāts. Tas ir Āvars Šmits. Latviešu aizsargs aizdītajā sezonā spēlēs Jukuritā uzspēlēs arī Minhenē, spēlēs Latvijas pieaugušo izlasē, U20 izlasē, pasaules čempionātā, tur olimpiskajās spēlēs vēl. Un visur, pilnīgi visur viņam bija svarīga loma, un viņš arī visur sev lieliski parādīja, kas tev sakāms par viņu sezonu. Es atceros, ka es par viņu uzzināju tikai tā šī sezona, pēdējā kaut ko ap oktobri es viņu sāku lasīt. Tad es par viņu uzzināju. Līdz tam es viņu nebiju dzirdējis. Tas, ka viņš tur pirms tam bija U18 čempions, tas man neko nenozīmē. Bet teikšu tā, kur es lasīju to draft guide, un par viņu pateicu tā, ka viņš principā ir vienveidīgs spēlētājs. Godīgi sakot, jā. Kādā ziņā vienveidīgs? Ar nūju, tas, ka viņš spēlē ar nūju, viņš ir vienveidīgs. Viņam tās kustības visu laiku viens tās pašas. Kā teikt, viņš, es pat nezinu latviešu valodā, kā ir pareizi pateikt, ka viņš kaut ko nemēģina citu, neimprovizē. Jā, tā būtu pareizāk. Vai tad tam gan es nepiekrītu? Bet metiens viņam ir pasaules klases. Viens no labākajiem šajā drafta klasē. 100 punkti, jā. Vienīgi žēl, ka to goli neizdevās iemest čempionu. Bija pret Ungāriem, bet tur Vilmans pielika, vai par Britiem tas bija. Ungāriem. Jā, tā bija spēle pret Ungāriju. Atceros, tāpēc, ka tajā dienā man arī bija eksāmens. Atceros ļoti labi to dienu, to spēli. Tā kā, jā. Bet zini, par Šmitu. Par Šmitu. Labi, ja man jāsaka drafta numurs, tūlīt pagaidi. Kur gribētos, kur viņi varētu nodraftēt. Vai Ottawa viņi ņems, es pat nezinu. Viņi to vispār varētu aizmainīt. Tiek runāts. Viņiem it kā ir interesi par Robertsonu, un viņi varētu aizmainīt šo piku un vēl šo to, lai iegūtu šo te spēlētāju, kas tiešām ir ļoti spilgts, un viņš kļūst par ierobežot brīvu aģentu jūlijā. Tā kā, manuprāt, maiņas darījums, kurā tiek iesaistīts šis te piks, ir pilnīgi reāls. Jo Ottawa jau nav komanda, kas ir pārbūves procesā arī īsti. Viņiem sastāvs ir, viņi cīnās par play-offiem reāli un arī iekļūst. Tā kā, manuprāt, viņi nav pārbūves procesā, bet, pilnīgi noteikti piks ir piks, un tu jau nezini, ko dabūsi.
varbūt labāk iemainīt to pret Robertsonu. Jo Robertsons tomēr ir gan jauns spēlētājs, vēl joprojām arī. Bet, nu, labi, tagad ne par to, tagad par Šmitu. Jā, Nu, par Šmitu. Tātad viņš pārcēlās Minheni. Man patīk tas, ka viņš Vācijas vienā no teiksim tā, vadošajām komandām spēlēja pirmo violu. Pirmajā aizsardzībā arī bija kopā ar Vilu Poku, un arī regulāri virs 20 minūtēm spēlēja. Kā tas, manuprāt, daudz ko pasaka par viņa līmeni. Jo, ja viņš Minhenes Red Bull var spēlēt pirmajā aizsardzībā arī, nu, tad es domāju, ka viņš var spēlēt faktiski jebkurā Eiropas top klubā, un arī NHL viņš varētu jau pavisam drīz nonākt, un arī spēlēt tur diezgan solīdi. Protams, ne pirmajā maiņā uzreiz, bet no laika es domāju, ka viņš varētu top 4 mierīgi ielausties kādā komandā. Bet, nu, protams, svarīgi, kurā komandā viņš nonāks, un par to mēs arī tagad parunāsim, kur mēs gribētu, lai viņš nonāk. Nu, es esmu pāris komandas izcēlis, kur viņš varētu teorētiski nonākt, nu tā viena no tām ir San Jose, viņam otrais piks. Nu, tur jāskatās, ja Toronto ar pirmo piku paņēma vai nu Stenbergu vai Makenu, nu, paliek viens lielisks uzbrucējs ar milzīgu potenciālu, vai arī kurš no viņiem tas būtu. Bet vai San Jose šobrīd vajag uzbrucēju? Nē, viņiem aizsardzība ir pilnīgi katastrofa, būsim atklāti. Viņiem vajag aizsargu, Šmits tāds ir. Bet, nu, protams, ir vēl pāris kandidāti, par tiem gan vēlāk parunāsim, kas varētu konkurēt ar Šmitu uz šīm te top vietām. Un vēl es gribētu izcelt arī New York Rangers. Vai es īsti negribētu, ka viņš tur nāk, jo tā ir tāda diezgan nesaprotama komanda. Vienā brīdī viņi pārbūvēja visu, nākamajā jau sagaida, ka cīnīsies par titulu, bez tāda īsta pārejas perioda. Nu, to viņas tiešām nesaprot, tāpēc viņus šajā organizācijā īsti negribētu redzēt. Bet es gribētu izcelt arī Winnipegu un Sietlu. Šajās divās komandās viņš, manuprāt, diezgan labi iedarētos. It īpaši Winnipegā. Kā tev šķiet, kur tu gribētu viņu redzēt? Es par New York tev uzreiz piekritīšu, bet ne tikai tāpēc, ka tur viņi vienu sezonu tādu, otru tādu, bet Sants Ozons, kad spēlē Rangeros, viņš pateica briesmīgākā komanda, kur viņš ir kādreiz spēlējis. Pirmkārt, tā ir fanu bāze. Fani tevi noēdīs. Līdzīgi kā Toronto. Jā, nu tas ir tā kā NBA New York Knicks. Nu, tur spēlēt ir nereāli grūti. Bet to viņi izcīnīja šogad. Ne, nu jā, bet atcies tā, kad Poziņu nodraftēja. Nē, neatceros. Kādi uģi? Man bija 7 gadi. Tu neatceries. Nu, labi, bet es atceros. Un tas bija ārprāts, kā ujināja fani, tur gan arī viņi nomētāja, var teikt, ar pudelēm, ja, Poziņi. Tik traki? Labi, tik traki nebija, bet ujināšana tur bija ļoti liela. Tāpēc es viņu negribu redzēt Ņujorkā, man bail, ka viņš jau tur izdegt vienkārši. Ja Šmitam neaizies spēlēt Ņujorkā, tad man bail, ka viņam... Kaut viņš ir ļoti mierīgs puika. Viņš ir tāds boring. Viņš tāds boring, zinēja ar viņu, es viņu neiet dzert pie viena galda. Cik labi viņš spēlē. Viņam ir labi, bet dzērumā jau visi jautrāki, skaistāki. Arī, jā. Labi, bet ja tā godīgi, labi, San Jose, tu saki, ka viņam nevajag, ka viņam vajag aizsargu. Jā, vajag. Jā. Bet vai tad San Jose negrib vēl vienu uzbrucēju blakus Celebrīnī? Viņiem ir Smits. Vils Smits, nevis šis mūsu pašu aizsargs. Viņiem ir kas vēl Ekons, vēl Misa. Viņiem ir tie talanti uzbrukumā. Vēl arī vairāki jauniekus tuit nāks iekšā. Manuprāt, uzbrucēju viņiem tiešām šobrīd nevajag. Viņiem vajag aizsargu. Bet ir vēl pāris kandidāti. Gan par tiem, es domāju, mēs arī tagad parunāsim. Viens no tiem ir Chase Reeds. Objektīvi vērtējot, viņš, manuprāt, arī ir labākais aizsargs šajā drafta gadā. Objektīvi vērtējot īri. Vai kā man patīk Šmits, Chase Reeds šķiet tāds objektīvi labāks uzbrukumā. Ko? Jau uzbrukumā labāks, ok, jā. Un viņš, manuprāt, tāpēc arī viņš varētu tikt draftēts augstāk, tīri tāpēc, ka, abi ir tiešām augstas klases aizsargi, bet, Rīdam tas potenciāls, manuprāt, ir lielāks. Šmits šobrīd ir augstākā līmenī, es tā domāju. Viņš jau šobrīd gatavs spēlēt NHL jau kaut vai tūlīt, ja? Viņu izsaukt, viņš varētu spēlēt mierīgi. Un arī nekrist ārā no kopējās bildes, bet Chase Reeds, tas potenciāls tīri, manuprāt, viņam ir lielāks. Bet... Kā tev šķiet? Nē, es piekritīšu, jā. Vispār runāt arī, ja tā skatās.
Par Šmitu runājot, uzēju vēl tā pēdējo pieminot. Viņš varētu būt reāli 4. aizsargs, kur izvēlēsies draftā. 4. Es 3 būs priekšā. Rīts, Karels un es saku Rudolfs, jā. Es viņiem priekšā liktu tikai Rīdu un varbūt vēl Karevu. Labi, varbūt, jā. Bet pārējiem es domāju, ka viņš ir priekšā tam pašam Vērhefam. Jo Vērhefs, manuprāt, nav tik daudzpusīgs. Ja tu saki, ka tikai Rīts priekšā, tad reāli Šmits ir top 5. Nē, nepiekrīt. Top 5 tikai. Tu 4 viņam lietas priekšā. Tiešām? Kurus? Nē, es runāju vispār. Draftā 5. numurs ir. Kā Makena Stenbergs, Rīts. Varbūt Bjorks. Jā, un tad 5. Šmits. Un tad Šmits, kur Ņujorkā spēlēs. Nē, es negribu. Vēl jau Čikāga ir. Arī, jā, Čikāga. Čikāga pat nav slikts variants, jā. Bet vai ņem šobrīd vajag Šmitu, jo pagājuši gadu tiek teorētiski viņiem to Levšanovu? Ko? Vankūverē vajag aizsargu. Bet, ja ir Stenbergs vai Makena, tu ņem kādu no viņiem. Ja San Jose paņem aizsargu tiešām. Ja ne, protams, tur ir jāņem Rīts pats, pieņemsim, jā. Jo Vankūverē nav vairāk Queena. Jā, viņiem vajag kādu uzbrukošu aizsargu, tie ir teorētiski, tas ir. Bet uzbrucējs viņiem arī vajag. Kam nevajag? Viņiem visu vajag. Vankūverē šobrīd tiešām vajag jebko. Dodiet kaut ko talantu. Pirmkārt, dabūjiet vārdsē, kurš netraumējas. Sāksim ar to. Kurš var nospērt visu sezonu? Ar to viņiem viss kārtībā. Ir Vankinets un ir Demko. Vārdsargs neaiztiek. Viņiem vajag aizsargu uzbrucēju. Labi, ja Demko notraumēs, tad lūdzu pēdējā vietā turnīra tabulā. Bet tā ir. Vankinets jau nav tik slikts. Cik Demko līgums bija? 5 miljoni, 6? Gadā. 5? Ap 5, 6. Manuprāt, pārmaksātākais vecāks līgā aizmēs Likina. Nemēs Likins vairāk pat pārmaksāts kā Demko. Starp citu, Elvis varētu tikt arī, viņa līgums varētu tikt izpirks, bet tās diez vai notiks, viņš varētu tikt aizmainīts. Nē, tur pateic, ka viņi neizpirks nevienu līgumu. Jā, es jau saku, viņus ticamāk tomēr neizpirks, bet visdrīzāk viņu varētu aizmainīt, pilnīgi noteikti. 1 gads palicis, jā, tā var. Pieņemsim uz to pašu Floridu. Izšau, nē. 1 gads līgumā tikai. Un turklāt Kolumbusu vēl varētu nosacīt kaut kādu naudu paturēt sev no viņa algas. Tā kā šeit nebūtu mazāk darbs. Bubrovskis nespēlēs? Tu saki, ka Bubrovsku nebūs Floridā? Tu pasties, kādu naudu viņš prasa un cik ilgu līgu viņš prasa. Viņš grib vēl 6 gadus spēlēt. Florida viņa pensijā pēc pāris gadiem taisās sūtīt, tas tur vēl grib spēlēt 6 gadus. Jāgars tik gadu spēlē. Jāgars, viņš ir īpašs gadījums hokejā kopumā un fenomens tiešām. Bubrovskis, un paskatāmies, viņam jau šo sezonu to statistiku. 87,7%. Viņam grib savā komandā 6 gadus? Tiešām? Nē. Tāpēc... Viņam 38 gadiem paliek septembrī. Cik viņš var prasīt reāli? Cik? Manuprāt, tādi, es nezinu, 4 miljoni būtu objektīvi tāda loģiska summa. Bet ja viņš vēl sliktāk spēlē, tur ir tā problēma. Ja viņš vispār... 4 uz 2-3 sezonām būtu tāds normāls līgums, manuprāt. Tad te varētu paņemt labi viņu un tad otru Elvu. Bet Elvas sen nav jauns. Jā. 32. Viņš jau var spēlēt kādu laiku tāpat. Tad labāk Šilovu paņemiet, labi Šilovs. Mēs jau taisamies visus uz Floridu aizsūtīt. Jā, viss latvieši. Malīnski, Vilmani, Šilovu vārtos, ko vēl varētu paņemt. Šmita nodraftēt, tik tā viņš gan nenokritīs, ticam noteikti. Nē. Bet var nodraftēt un var būt treids atkal. Tā jau bieži notiek. Un cik bieži draftē spēlētāji un aizmaini uzreiz? Ko Bryant nomainīja? Kobe nodraftēja, es aizmirsu kur, bet viņa aizmainīja uz Los Angeles, lūdzu, viss. Jā, basketbolu gan īpaši neskoju līdzi. Īpaši NBA, Eurolīgu var vēl paskatīties, bet NBA, neinteresē man viss, tiešām.
Bet, nu labi, novirzījāmies Labi, nedaudz no tēmas. jā, Atpakaļ pie jā. drafta. Nu, Tātad uztaisam tādu īso drafta kopsavilkumu, bet pirms tam okay. parunāsim par vienu lietu. Stenbergs vai Makeina? Nu, kā tev šķiet, kurš ir labāks? Jo, nu, es skatos uz tiem abiem spēlētājiem. Manuprāt, Stenbergs ir daudzpusīgāks. Makeina ir tāds tīrais playmakers. Stenbergs ir daudzpusīgāks, var arī aizsardzībā nospēlēt, ja tas ir vajadzīgs tīri. Nu, tīri solidi viņš var nospēlēt savā laukuma pusē. Aizdītajā sezonā viņam Fromundā 11 plus 22. Nu, ļoti solida statistika. Nu, teikt, rezultātīvs nav bijis neviens viņa vecumā Zviedrijas augstākajā līgā. Nu, tas tomēr ir kaut kas īpašs, un tas kaut ko par viņu pasaka. Nu, tā ir tā līga, kur ir tiešām grūti iegūt, sakrāt šos rezultātīvitātes punktus, jo tā ir ļoti tendēta uz aizsardzību. Un ja viņš var šādā līgā sakrāt tos punktus, kas ir, nu, tāda, nu, manuprāt, tā ir no Eiropas līgām tuvākā NHL vai labākā, tas ir cits jautājums, bet, nu, manuprāt, spēlētāji no Zviedrijas varētu vislabāk uzreiz iedarēties NHL. Ņemot vērā to, cik grūti tur spēlēt uzbrucējiem, jo ir jātiek galā ar labām aizsardzībām sakārtotām. Un pasaules čempionātā viņam 4+4 spēlēs trešais rezultatīvākais Zviedrijas izlasē. Nu, tas arī kaut ko pasaka. Viņš bija tomēr pirmajā maiņā spēlēja kopā ar Bjorku. Tā kā viņš, manuprāt, ir krietni gatavāks jau šobrīd spēlēt NHL. Bet, nu, runājot par tiem maksimālajiem grieztiem, tā teikt, tur gan jāskatās, kuram tie ir augstāki. Tur gan varētu būt, teiksim, tā diezgan līdzīga situācija šiem te abiem spēlētājiem. Nu, aizdītā sezona Makeinam NCAA 15 plus 36, nu, diezgan solīda statistika. Un pilnīgi noteikti viņš varētu spēlēt NHL pēc kādiem, nu, 2-3 gadiem. Tas ir ātrākais, manuprāt. Nu, šajā sezonā pilnīgi noteikti, nē, nākamajā, nu, diez vai. Bet, nu, viņš ir pielicis fiziskajā. Tas bija redzams šajos testos. Tā kā būs interesanti redzēt, kur tad Toronto izvēlēsies. Jo ir viena lieta, kurš ir labāks, un otra lieta, ko Toronto izvēlēsies. Jo kanādiešu komanda, un turklāt tāda diezgan patriotiska kanādiešu komanda, un ir kanādietis Makeina pret Zviedru. Un jā, tā diezgan līdzīga līmeņa spēlētāji tīri teorētiski, nu tad varbūt tomēr ņems to Makeinu, jo kanādietis tomēr. Un viņš varētu arī tīri labi laika gaitā aizvietot Miču Mārneru. Jo abi ir tādi playmakeri. Un Makeina varētu iekāpt ar laiku Mārnera kurpēs. Nu, kā tev šķiet, kurš ir labāks? 2 punkti. Pirmais. Labāks ir Stenbergs. Bet, ja es būtu Stenbergs, es lūgtu Dievu, lai man nodraftē San Jose. Vienkārši zinu to Toronto lāstu. Es negribētu. Ja es būtu Stenbergs, labi, jāprotams, pirmais piks. Bet es labāk spēlēju San Jose, kur reāli Stanley Kausa komanda. Ar laiku Principā jo viņi gandrīz tika paskaties. San Jose gandrīz iekļuva. Bet vēl īsti nav. Tā kā tu. Nu, ja vai to vienu puses gabaliņu. To vienu puses gabaliņu vēl pietrūks. Un tas ir Stenbergs. Jā, bet viņam aizsardzība. Jā, bet vai blakus Celebrini Stenbergu? Viņam Ekuns ir. Nu, vēl Stenbergs. Nu, vēl Stenbergs pieliks klāt trešo. Nezinu. Pirmā maija. Man komandā prasās labu aizsargu. Es nezinu. Bet labi, bet reāli. Bet zini, ko es pateikšu tā, ka Makeina nedaudz ir overrated. Domā? Bišķiņ. Kāpēc? Atceries Lafreņē? Nu, ka New York. Tas bija gadījums, jā, viens. Jā. Bet Makeina NCAA var rādīt labu sniegumu. Nu, jā, bet zini, es teikšu tā, ka tāpat kā drafta loterija, kas ir, nu, kur tu izvēlies, jā, kur komanda draftēs, kur numuru. Tā ir loterija. Spēlētāji izvēlēties, tā ir loterija. Un tā ir tīrākā loterija, piedod. Nu, jā, mēs varam objektīvi aptuveni novērtēt. Tas ir, ko mēs šobrīd redzam, tas ir vērtējums, cik viņi labi ir šobrīd. Jā. Aptuveni. Tas ir šobrīd. Paies 5 gadi. Un es nezinu, kur viņi būs. Jā, tici man. Kāda būs tā, kā mainīsies pozīcijas? Es tāpēc saku tā,
manuprāt, šobrīd labāks Stenbergs, Makēna otrais. Trešais Piekrīt. Rīt. Tāds mans Labi. top-trīnieks. Uztaisam tādu visu drafta, prognozi, kura komanda kur paņems. Tātad Toronto, ko viņi ņem? Makēnu vai Stenbergu? Viņi paņems Makēnu. Jā, ejam tālāk, Sanfusē. Ko viņi ņem? Aizsargu vai tomēr Stenbergu tādā gadījumā? Labi, Zintumā pierunāja Rīdu. Jā, ejam tālāk, Jā, Vancouver, pasaka. Stenbergu. Tā citu Jā. variantu nav. Tev iekrīt tāds spēlētājs ar 3. piku, jāņem. Ejam tālāk, Čikāga, ko viņi ņem? Es teiktu, ka viņi tīri teorētiski varētu paņemt Šmita, bet es domāju, ka viņi ņems Karevu. Ir tāda iekšēja sajūta. Jā, Karavu paņems. Jā. Es arī piekrītu Labi. Karavas. Jā. Kas tur tālāk ir? Ņujorka, ko Ņujorka. viņi ņem? Tev jāsāk skatīties. Es saku, ka Bjorku. Bjorku. Tik augstu. Kaut gan mēs tā paskatījām uz viņu statistiku, un kur viņš spēlēja turklāt. Jā. Es domāju, ka tas varētu notikt. Jā, labi. Kalgarī, ko viņi ņem? Es domāju, ka viņi varētu paņemt to pašu Vajatu Kalvenu, un vēl vienu opciju ir Šmits. Tie teorētiski. Šeit gan viņš pilnīgi noteikti varētu jau nonākt. Ko viņi ņem, kādu domā? Es Šmitu neņemšu vēl, nē. Es domāju, paņems Kalenu. Tagad- Vai arī Rudolfu. Tagad Vai Radovs. 7. Tā ir piks izvēlas Sietla. Es saku, viņi ņem Šmitu. Jā. Kaut gan iekšējā. Labi, nē. Mainu savu prognozi. Es saku, ka uz šeieni dosies Verheks. Es prognozēju, ka viņš varētu nonākt Kalgarī. Sietlā tieši. Jā. Nu, labi, lai būtu. Un Winnipega. Šeit man ir vīzija. Es redzu Šmitu Winnipegā. Es nezinu, kāpēc man tā komanda vispār nesimpatizē, bet es tur Man redzu arī Šmitu nē. kaut kā. Man arī nesimpatizē, tāpēc es negribu, ka Šmits tur spēlē Winnipegā. Bet es to varu iedomāties. Es aizveru acis, redzu Šmitu Winnipegas spēļu tērpā. Nu kā? Nē, komanda ir laba. Ja tā, skatās. Es nezinu, pagaidi, es nezinu. Tūlīt, pagaid, tūlīt. Kas iemēstadzībā? Jā, es skatos pagaid. Moristais. Moris Kopumā viņam aizsardzībā tā labākā. Clarī, Demelo labs, Braizons. Cik tiem gadi jāskatās. Tā pieredze. Nekas īpaši tur nav. Jā, principā Šmits tur var izsties mierīgi. Top 4, otrā maiņā viņš var tur spēlēt, es uzskatu. Jā. Otrā Tad pirmajā Moristais, otrajā Šmits, es domāju, ka mierīgi. Mēs to varētu sagaidīt. Ja viņš tur nonāk, protams, spēr. Jā, tu zini, varbūt pat, ja ne Winnipeg, varbūt tiešām arī Sietliņu var nodraftēt, vai Kalgarī. Es pateikšu tā, tagad tā padomāju, no 6. pika ļoti reāli viņi var paņemt, jebkura komanda. Jā. Sākot ar Kalgarī, jebkura komanda var paņemt. Bet, atceries, Arī arī New York pats San Jose runā. Runā, ka pats mēs nezinām, varbūt pēkšņi otrais prieks davāja Šmits, tu nezini. Jā. Labi, reāli, nē, varbūt tas būs Rīts, jā, jo kanādietis un, kāds saka, viņš ir bišķiņi lielāks potenciāls nekā Šmitam, bet, labi, es saku, ja nav Šmits līdz Winnipegai, tad Winnipegā paņems. Jā, ko? Esam atraduši Šmitam nākamo komandu. Ja viss notiks pēc mūsu plāna. Protams, mēs jau gribētu, lai viņi draftē vēl ātrāk, bet, objektīvi skatoties, ir sajūta, ka viņu draftēs, kā jau teicu, no 6. pika. Es pat teiktu, ka no 5. varētu. Mierīgi. Arī, jā. Arī vienīgi es New Yorku negribētu, saku, fanu spiediens milzīgs tur ir. Grūti tur ir grūti spēlēt. Atceries Kako un Lafreņē. Abiem karjeri īpaši nekāda super labā neizdevās. Nav slikti spēlēt, jā, pagaidi,
Nu, jā, bet vairs nav tie legāti. Nu, arī nāk 25. Nē, protams, Jā. ka viņi vēl var rādīt labāko sniegumu, protams, bet vairs nebūs, kā teikt, tas gadu diapazons tik plašs, lai varētu vēl sev pierādīt. Bet katrā ziņā skatīt, gaidām draftu un skatāmies, cik latvieši tiks draftēti, vai tiks pārspēts rekords saistībā ar draftētiem latviešiem vienā gadā, un kur nonāks Alberts Šmits. Tiekamies jau nākamajās reizēs. Tā. Čau, čau! Un nākamā, kā jūs minēju, būs īpaša epizode. Tāpēc piesakojiet, spiediet laiku mūsu video un gaidiet nākamo epizodi.